Visiem čau! Prieks tevi redzēt manā YouTube kanālā. Es esmu Kristīna, vizāžiste, un šodien mēs apskatīsim vairākus kosmētikas jaunumus, dekoratīvās kosmētikas jaunumus. Tas ir Hourglass Limited Edition paletes Dragon un Evil Eye, Mario Moonlight un Danessa Myricks Volume 6 paleti. Ja tu esi cilvēks, kuram patīk krāsoties vai vizāžists, tad noteikti noskaties visu video līdz galam, jo būs daudz noderīgas informācijas, kā arī es parādīšu, kā es izmantojot šos produktus uzkrāsoju šo make-upu. Tāpēc, girl, vari uzreiz ielikt like, atbalsti bīdi uz priekšu latviešu community, latviešu youtuberus, lai arī citi redz šo video. Un tagad sāksim. Sāksim ar Hourglass produkciju, jo tieši šī produkcija ir priekš sejas, jo, kā redzat, es esmu uzklājusi tonālo concealeri un sataisījusi uzlicis. Mēs sāksim ar Ambient Lighting Edit Unlocked paleti Dragon. Kā viņi paši apraksta, drakons simbolizē supernatural power, gudrību un spēku. Šodien uz savas sejas es izmantošu tieši šo paleti. Šī palete ir paredzēta visgaišākajam sejas tonim, sejas ādas tonim, un šobrīd es esmu diezgan bāla. Tāpēc, attiecīgi, šis būs tas, kas būs man uz sejas. Es esmu jau viņas palietojusi, abas paletes. Tāpēc nepievēršat uzmanību, jo viņas neizskatās ideāli. Tajā ir 6 toņi. Viens no viņiem ir tas, kas ir standartā Hourglass paletēs, un pārējie 5 ir jaunums. Un mēs izmēģināsim kopā ar mani. Sāksim ar bronzeri. Kā arī es esmu uzklājusi Laura Mercier pūderi. Es nekad nelieku sausos produktus pa taisnu, bronzerus tieši. Vispirms vienmēr visu piefiksēju ar pūderīti. Šo es jau aktīvi izmantoju ikdienā, šo paleti tieši. Kāpēc nopirku 2? Tikai tāpēc, ka darbā ar klientiem gadās arī latvietas, kuras ir tādas vairāk iedegušas. Un attiecīgi man vajag... Un uz viņām, piemēram, šī palete izskatītos diezgan nepamanāmi. Bronzeris ir silts. Ja jūs neesat tās meitenes, kurām patīk siltie bronzeri, bet, piemēram, kontūrēšanai jums patīk vairāk, kad ir vēsie toņi, kas ir normāli, tad šis tonītis varbūt jums līdz galam tā nepatiks. Ielieku arī uz deguntiņa mazlietiņu. Tagad otru pusīti. Es nezinu, man kaut kāda ir tagad slimība, es nevaru palaist garām nevienu limited edition kaut kādu produktu. Kā jau jūs zināt, ir 3 šīs paletes. Es iegādājos 2, jo 3. ir tādām ļoti tumšām meitenēm, un Latvijā reti tādas var sastapt. Tāpēc es zināju, ka es viņu neizlietošu. Protams, Hourglass finish vienmēr ir bijis ļoti... Tas ir slavens finish, kurš ir vienmēr uz ādas izskatās satriecoši. Ar tādu maigu šimeri, spīdu mādi izskatās veselīga, skaista. Tā. Un tagad es paņemšu šo plum toni, šo maigo plūmju tonīti un uzklāšu uz vaigiem. Uzklāju arī mazliet šeit, uz pieres, kur nav žēl. Visi saka, ka šik tagad ir ļoti līdzīgi produkti. Viņa var mēģināt atdarināt tos produktus Hourglass, bet viņa nevar taisīt to pašu, jo šī formula ir patentēta. Attiecīgi, neviens pasaulē nevar viņu atkārtot. Var mēģināt kaut ko līdzīgu, bet tas nebūs tas pats. Un šo, kas ir tāds... Strobe Lightning Powder. Es izmantošu kā šimeri, kā highlighteri, jo man liekas, ka viņš ir kā highlighteris, vairāk nekā pūderis. Jā, tas ir highlighteris.
Viennozīmīgi. Es vienkārši vairākas reizes pārbaudu, vai tiešām tas nav highlighteris. Tas ir izgaismojošais pūderis, bet es pateikšu, ļoti izgaismojošs pūderis. Viennozīmīgi var tikt izmantots kā highlighteris. Noteikti neieteiktu šo likt sev uz sejas centru. Tas būtu too much. Uzklāšu arī mazliet spīduma visur, jo kāpēc ne? Jā, viņš spīd kā. Pirms es izlasīju aprakstu, es domāju, ka tas ir highlighteris. Tā, uz acīm neko neliksim, jo tomēr mēs tur testēsim citu paleti. Uzlikšu mazliet šeit. Kad biju uz apmācībām pie Jūlijas Voran, fantastiskas vizāžistas un arī foršas beibas. Viņa izmantoja visu, viņai vienmēr izskatās fantastiski tāda visās bildēs, un arī dzīvajā izskatījās fantastiski. Un viņa izmantoja Hourglass produkciju. Sausie produkti, es tiešām uzskatu, sausie produkti sejai nevienam citam labāki nav. Un, lai saliktu visu kopā vēl skaistāk, es izmantošu šo finishing powder. Izmantoju vienu un to pašu lotu, baigi neiespringstu, un lieku visur pa perifēriju. Ko man nepatīk darīt, tas ir likt Hourglass produktus uz T-zonu. Jo man ir kombinēta āda, un attiecīgi, kad viņa sāk taukoties, viņa tāpat spīdēs. Un tas viss vienkārši savieno to ādu vēl fantastiskāk. Man liekas, ļoti skaisti. Īpaši tas highlighteris, kurš ir pūderis, finishing pūderis, bet, man ļoti patīk, kā izskatās. Es nezinu, es esmu Hourglass fani, kā jau jūs varējāt noprast. Es tikko sapratu, ka varētu šeit uzlikt to highlighteri. Nezinu, neredzu kamerā. Vai redzams? Man liekas, ka ir. Jā. Oh my god. Kad es sākšu strādāt Rīgā, visām manām klientēm visur būs šī palete. Es vienkārši nevaru. Es dievinu šo. Es vienkārši nevaru. Es nevaru. Tā, labi, es pamēģināšu uz rociņas parādīt visus tos toņus. Sāksim ar Dreamlight. Jūs diez vai baigi to redzēsiet? Tālāk. Peach Fusion. Šis arī ir finishing powder. Divine Light. Mauvi Haze būs šeit. Tālāk iet Soft Bronze. Un Sunlight Strobe Light. Jā. Girls, tas ir highlighters. Kārta Evil Eye. Es, kad ieraudzīju, domāju, vai man viņu pirkt vai ne, bet paskatījos uz savu telefona keisu un sapratu, oh my god, tas ir liktenis. Man nav izvēles vienkārši. Pēc Hourglass domām un Google mātes domām, Evil Eye ir aizsardzības un intuīcijas simbols. Tāpēc, kā tu vari, ja tu esi sieviete, kā tu vari nenopirkt šo? Es nezinu. Viņa ir ļoti skaista. Daudz rozīgāka nekā iepriekšējā. Daudz tāda mazliet intensīvāka nekā iepriekšējā. Tūlīt parādīšu. Ko jums parādīt? Šitā. Tātad Drakons, Evil Eye. Ļaunāts. Jūs redzat, ka ļaunāts jau ir daudz, nedaudz tumšāka. Tos es parādīšu tikai svačos, jo man šodien ir jāiet cilvēkos. Es negribu būt pārāk intensīvi uzkrāsota, bet
Pamēģināsim noteikti visus toņus. Es tomēr nenoturēšos un uzklāšu mazliet pa virsu bronzerīti. Kaut gan rakstīts, ka viņš ir matēts, es pateiktu, ka visiem Hourglass produktiem ir tomēr kaut kāda daļa mazliet šimera. Un tas rozais. Man ļoti patīk. Ļoti pigmentētāks nekā iepriekšējā paletē. Apturiet mani kāds. Šis ir pirmais. Tas ir tāds finishing powder. Es domāju, ka īsti viņu nevarēsiet pamanīt. Tagad izmēģināsim rozā zeltu. Kas būs highlighteris. Kā jau jūs varat redzēt. Ļoti skaists. Tālākies 3 vaigu sārtumi. Vēs ir rozais. Šis būs warm apricot. Jā, tādu šimeru. Viņi jau min, ka tur ir šimeris iekšā. Šitas ir koraļu tonis. Un pēdējais ir bronzeris. Tā tas izskatās. Kā arī, kas man ļoti patīk, ir palešu kvalitāte. Tas ir tāds kā metāls. Un viņas nav vieglas, bet viņas ir super kvalitatīvas. Viņas kalpos viennozīmīgi ļoti ilgi. Un ar viņām, man liekas, nekas nevar notikt. Es arī saņēmu kā paraudziņu, kuru es jau patestēju. Kad es pasūtīju Hourglass, tas ir Phantom Volumizing Glossy Balm. Es viņu izmēģināju, un viņš man tik ļoti iepatikās, ka kādreiz es viņu noteikti nopirkšu, bet šobrīd es savu budžetu esmu iztērējusi pa maksimumam. Bet es gribu jums tāpat parādīt, kā viņš izskatās uz lūpām, katrs tas tonis. Šobrīd man uz lūpām ir klāva lūpu maska, kuru es noņemšu, lai parādītu Hourglass to lūpu balzāmu. Šī ir MAC otiņa, 231. Un sākšu ar gaišāko toni Sense 110. Kas, man liekas, piestāvēs visiem. Viņš pēc sajūtām ir ļoti patīkams uz lūpām. Un arī dod tādu vieglu tonīti. Šis ir tāds ļoti dabisks. Man šķiet ļoti forši ikdienai un īpaši gaišākām meitenēm. Kā arī, kā jau visi volumizing balzāmi, viņam ir tā mazliet tingling sensation, tāda kņudinoša sajūta, kas ir tāda nav sāpīgi vai kairinoši, bet ļoti patīkami. Es, piemēram, dievinu, kad ir tāda kņudinoša sajūta. Es nevaru. Mist 115, kas ir mazliet tumšāks. Tāds koraļu arī tonis. Arī ļoti skaisti. Man liekas, ka jūs varat ņemt jebkuru toni no šī balzāmu un izskatīsies labi. Jo tie toņi nav tādi superpigmentēti. Iedod tonīti lūpām, bet nav tā, ka jūs nopirksiet un es netrāpju tonī. Slip 125. Tas bija pirmais, ko es izmēģināju pati, un viņš man iet uz beigām. Tātad mēs ejam no gaišākā uz tumšāko. Tas, laikam, ir tas tonis, kuru es gribētu pilnā izmērā. Man ļoti patīk Clinique Black Honey, bet no viņa nav tik izteiksmīga, tik intensīva mitrināšana kā no šī. Šeit tev pilnīgi liekas, ka tavas lūpas ir piepildītas. Tātad tas bija Slip 125. Slip. Un pēdējais, kas manā paraudziņā ir Haze 135.
Tātad šis ir arī pēdējais. To arī atstāšu sev uz lūpām. Par Hourglass produkciju kopumā. Kam ir jāpērk šīs paletes? Es domāju, ka gan vizāžistiem, gan parastām standartām beibēm, kuras nav šajā industrijā, bet krāsojas regulāri, noteikti jūs varat pirkt šīs paletes, nenožēlosiet. Tikai tās meitenes, kuras ir gaišākas, ņemat Drakona paleti, kuras ir mazliet ar iedegumu, iedegušās latvietas. Noteikti varat ņemt šo paleti, lai jūs nebūtu vīlušās. Tagad ķersimies klāt pie acīm. Nākamais produkts būs Viral Mario palete. Viņa atnāca tādā iepakojumā. Palete Moonlight, ja? Moonlight palete. This is fantastic. Es iepriekš biju diezgan vēsu noskaņota pret Mario produktiem, jo kaut kā man nekrita sirsniņā. Tur oranža pārāk oranža toņi, biju domājusi par neitrālajiem, vēsajiem toņiem, bet kaut kā neredzēju sevi izmantojot tās paletes. Daudzi vizāžisti kolēģi man teica, ka arī ir ļoti daudz fallouts, ka birst ļoti tās sēnas, un es domāju, kam man ir vajadzīgas tādas sēnas. Bet, kad es ieraudzīju Mario video par to, kā viņš stāsta tieši par šo paleti, my God, viņš vienkārši ir mārketinga gēnijs, man liekas, jo šī palete viņu iedvesmoja viņa bērnība, jo bērnībā viņš bija apsēsts ar mēnesi, un arī tagad viņš ir apsēsts ar mēnesi, bet kuram nepatīk mēnesis? Es nezinu, nevienu tādu cilvēku, kurš pateiktu, mēnesis, ja? Un viņš pateica, ka mēnesis gaisma, kas atstarojas no ūdens virsmas, viņu iedvesmoja tieši šai paletei, ka šeit ir gan siltie, gan vēsie toņi, ka šī palete ir domāta nevis, lai noslēptu tavu skaistumu, bet izceltu to krači. Viņš mani aizrunāja, meitenes, viņš mani aizrunāja, un es tāda pre-order, take my money, es tā vispār pilnīgi bez vienkārši sirdsapziņas pārmetumiem par viņu atdevu naudu. Piegāde ir diezgan nežēlīga tā cena, bet viņi man ir, un es zinu, ka es viņu viennozīmīgi izmantošu ļoti regulāri, jo tie tiešām it kā tas krāsu stāsts ir tāds, kas tur jauns, ja? Bet katru reizi, kad krāsoju sevi ar viņu vai kādu citu, es atklāju jaunu kombināciju un kaut kā tas viss izskatās dārgi, sophisticated, es nezinu, I'm in love. Un par biršanu, ko es esmu tagad testējusi, es neteiktu, ka viņa baigi birst. Labi, melnais tonis birst, bet es neesmu redzējusi vēl paleti. Man liekas, ka melno pamana vienkārši vairāk nekā citus toņus. So, yeah. Turat klāt pie sevis birsti, ar kuru var notriekt uzreiz momentāli pigmentu, lai tad viņš neiesūcas tonālajā, vai sākat ar acīm. Bet jā, es pamēģināšu atkārtot to make-upu, kas bija tajā reklāmā, no kuras es iemīlējos šajā paletē. Nezinu, kuru toni viņš tieši izmantoja, bet izskatās simple, tāpēc mēs to atkārtosim. Uzklāšu vispirms bāzi. Es izmantošu kā bāzi Perfect Nude by Aljona Tofi. Šis produkts ir no Ukrainas, bet jūs varat izmantot jebkuru savu acu bāzi vai neizmantot vispār bāzi, jo man liekas, ka šīs ēnas es arī esmu likusi tāpat vien. Un bija fine. Nemanīju neko sliktu. Strādāja tāpat. Uzklāšu vispirms. Vienkārši tāpēc, ka man ir izteikti redzamas vēnes visas pasaules. Tāpēc es viņas mazliet gribu nomaskēt. Lai viņas netraucē baudīt Mario paleti. Yes. Un tad, lai ēnas klātos maksimāli feināk, es uzklāšu Hourglass pudri. Oh my God, viņš pat nenolasās viņam, bet viņš man jau ir beidzies.
Redzat? Es, diemžēl, nenopirku vēl jaunu. Es ļoti mīlu šo pudri. Es esmu dzirdējusi dažādas atsauksmes, bet man, piemēram, viņš liekas fantastisks. Un vienkārši pa virsmu uzklāšu. Tagad es paņemšu kaut kādu pufīgu otiņu. Šādu. Tas ir CC no Aļika. Un paņemsim... Man ļoti patīk. Man liekas, ka viņš sāka ar šo tonīti. Visur pāctiņu. Sākot no acis kaktiņa vispirms, un tad pa visu aci. Uz manas acis izskatās vairāk kā pelēks tāds. Ņemu otru un tušēju iekšā. Arī uz apakšējā. Nekad nesāku ar tumšāko, savā meikapā, jo vienkārši, lai nav par intensīvu beigās. It kā viņš teica, ka tās ēnas nav domātas, lai nosaktu, bet man liekas, viņas ir diezgan pigmentētas. Es klāšu šo brūno. Un mazliet viņu iekrāsošu arī apakšā. Tikai paņemšu mazāku otiņu apakšai. Tās ir arī Aļika otiņa. Ēnas ir pigmentētas, viegli ar viņām strādāt. Lai maksimāli smukāk iztušēs, paņemšu šo neitrālo tonīti. Un iešu starp ēnām un ādu. Nevajag baigi aizrauties, man vēl jābrauc pakaļ dēlam uz dārziņu. Pateiks, mammaša, ko jūs darāt? Diezgan ātri, diezgan viegli un hop, hop un gatavs, kā saka. Tā, tagad izmēģināsim kādu šimeri. Man ļoti ir iepaticies šis, viņš tāds ar zilu spīdumu ir. Uz acīm reāli atgādina, it kā mēnes gaismā atstarojas no ūdens. Es zinu, es slēdzu romantiku. Atkal iekšā, Mario to izdarīja ar mani. Bet tajā video man šķiet, ka tur bija izmantot kaut kādas zeltainas. Es likšu zeltaino pa virsu. Pietuvošos mazliet tuvāk, lai jūs redzat to šimeri. Tā. Šis tonītis. Un tāpinu ar pirkstiņu uz plakstiņa. Mazliet viņu ietušē. Jās! Sanāca tāds maigs spīdumiņš. Šim arī man ļoti patīk šajā paletē. Viņi ir tādi maigi, nēsājami. Un varbūt pievienosim mazliet, es jau aizspēlējos. Jūs dzirdat, kā man balss tonis mainās. Izdarīsim to. Un šeit pievienošu manu mīļāko tonīti, to ar zilo toni. Nezinu, kāpēc man gribās acis kaktiņā tur. Bet man baigi gribās. Nezinu, man mazajā kameras ekrānā izskatās ļoti smuki. Paskatīsimies, kā uz datoru. Ir man mazliet novirušas tās ēnas. Tieši šimeri. Tāpēc es zinu, kā viņus noņemt. Tur izmantot dažādus paņēmienus. Bet, ja neesat profesionāls vizāžists, varbūt tomēr taisiet acis vispirms. Tagad es uzkrāsošu skropstas. Un mēs turpināsim. Izmantošu Paezē mascara, Paezē skropstušu. Tā ir pagaidām man vienīgā, kas man tagad ir. Un viņa mani apmierina. Actiņas uzkrāsotas. Tagad notestēsim katru toni. Because it is what we came for.
pavisam tāds neitrāls. Viņu var likt kā bāzi pudra vietā. Šo mēs šodien izmantojām. Brūnais, vistumšākais brūnais kvalitē. Tagad ies šimeri. Tas ar zilo spīdumu. Ar zelta spīdumu. Šis tāds ar neitrālu, vairāk vēsu. Ļoti skaisti. Šo mēs arī šodien izmantojām. Vēl viens šimeris. Laikam tāds tumšākais. Noduplašu. Zilais tonis, kuram vēl es neesmu pieskārusies. Yeah. Ar šito varētu būt jautri. Es visu laiku teicu, ka te ir tikai 4 šimeri, bet patiesībā izskatās, ka ir 5. Tāds spīdumiņš. Tagad ir pelēkais, kas ir ļoti skaists pelēkais. Reti, kad sanāk paletē redzēt tādu tonīti. Un melnais. Skaists, standarta, matēts, melnais. Tādi nu ir tie tonīši. Kam es ietektu šo paleti? Noteikti vizāžistiem. Man liekas, viņa var aizvietot jebkuru jūsu mīļāko neitrālo acu ēnu paleti. Viņi izskatās fantastiski. Un pigmentācija fantastiska, turās labi, jau notestēju, tāpēc vizāžistiem noteikti iesaku. Beibēm, kuras krāsojas reti, nezinu, vai tas ir vajadzīgs, pietiek ar kādām 4 krāsām, 3-4 krāsām, es kā dēls, jā, tur 4. 3-4 krāsām ikdienai, tāpēc varbūt beibēm, kuras nav tā kā baigi krāsojas nevajag, bet tās, kuras ir make-up, kosmētikas fānes, kuras krāsojas bieži ikdienā, es domāju, ka tas ir fantastisks pirkums, īpaši, ja krājat limited edition vai kaut kādus tādus produktus, tad jā, noteikti jā. Nē, es nenožēloju, ka es viņu iegādājos, es zinu, ka es viņu noteikti daudz izmantošu. Last but not least, padzersim ūdeni tikai. Tas ir oh my god, tas ir produkts noteikti tikai un vienīgi vizāžistiem, pie tam vizāžistiem, ne visiem. Ja jūs taisat krāsojot tikai un vienīgi nude make-upus vai kaut kādus standarta make-upus, tad šis produkts nav priekš jums, tas nav jums vajadzīgs. Bet, ja jūs bieži taisat krāsainus make-upus vai jums patīk kreatīvie make-upi, tad šī palete ir must have. Viņa var aizvietot jums visus jūsu šimerīgos pigmentus, kur ir tādi, ir bieži vien, ka vizāžists atnāk un viņam tur ir vairākas burciņas, dažādu šimerīšu. Ar šo paleti, man liekas, nav vērts pirkt vispār vairāk šimerus. Tāpēc, ka, viņa aiztaisa visas jūsu vēlmes. Ja? Tā ir Danessa Myricks. Oh my god. Lightwork Volume 6 Freedom Palette. Viņa nāca tādā kastītē. Un kvalitāte, kastītes kvalitāte, oh my god, es nezinu, kā es varēšu vēl kādreiz ieiet drogās un nopirkt kaut ko, tāpēc, ka mani šie brendi ir izlutinājuši tik maksimāli kvalitātes ziņā, ka es nevaru. Labi. Neviens no šiem produktiem nav īsti super viegls. Mario palete varbūt, jā, ir vieglākā. Šī ir super smaga, bet super kvalitatīva meitenes. Un cik viņa ir pārdomāta. Es pat neesmu tikusi vēl klāt līdz pašiem pigmentiem, bet tā kvalitāte paletes ir fantastiska. Un es zinu, ka vizāžistiem labāk tomēr ir vieglāki produkti, bet man vienalga, es stiepšu to koferi. Un vienalga, ka man sāpēs mugura, jo šie produkti ir Kas te ir foršs? Šī palete, viņu var mainīt līdz nemaņai.
Šeit patiesībā ir spogulītis, kuru es vēl neesmu noņēmusi aizsargplēvi. Sakiet man paldies, ka nespīdu jums acīs. Un tas arī ir pārdomāts, kāpēc viņu var noņemt tā. Tad jūs atverat šo paleti, un tur ir it kā, kad es ieraudzīju tā dzīvajā, man likās, kāpēc tāds hypes? Zaļš tonītis, tur dzeltens tonītis, dohromi, šimerīši. Kas tur varētu būt tāds? Bet, kad es sāku testēt viņus, tas ir nereāli skaisti. Visi tonīši, visi, kam tu pieskaries, ir nereāli skaisti. Un tev gribās sataisīt ar katru no šiem toperiem. Viņi skaitās kā beigās viņus ir jāklāj, kā tādi kā akcentiņus. Ja? Tad beigās tas vienkārši... Šeit, kā es lasīju, ir 9 dažādi finiši. Es uz savu aci varbūt 2 varu atšķirt finišus, bet te ir 9 dažādi, ticēsim, jā, tur ir, man liekas, arī vajag būt daudz zinošākam tieši tajās formulās, bet, oh my god. Tālāk, pastāstīšu vispirms par paleti, un tikai tad ķersimies klāt pie testēšanas. Viņas var izņemt. Viss ir magnētisks, jūs izņemat, un ir jums viena tāda daļiņa. Ja? Jūs varat neņemt visu, bet paņemt tikai vienu līdzi pie sava klienta vai vispār. Ja? Bet tas arī nav viss. Katru no šiem kvadrātiņiem var izņemt un var samiksēt, kā jūs vēlaties, kādu paleti jūs sevi redzat. Ja? Un izmantot tās. Piemēram, manā gadījumā, ja es brauktu pie Līgavas, es izņemtu visus gaišos tos šimerus un ieliktu vienā paletē un būtu ļoti laimīga, ja? Pēc tam kreatīvajām kaut kādām fotosesijām es ņemtu savādāk viņus liktu. Bet jā, tas ir ļoti ērti. Tad jūs varat vienu uz otra viņus uzlikt, paņemt to spogulīti, uzlikt pa virsmu, jums ir saistēsās. Un tad viņi dod līdzi tādu somiņu. Jūs tad attaisat somiņu, ieliekat iekšā un varat likt savā keisā droši un braukt, kur jums vajag. Ar tik produktu, cik jums vajag. Joprojām viņas ir diezgan smagas, bet daudz mobilākas. Un jūs varat arī nelikt 3, tās paletes. Tas spogulītis pielips pie vienas, pie 2, cik jums vajag. Vispirms sākumā liekas, oh my god, that's massive, bet tas ir tāds huge liela paleta, kuras ar tādu braukāšu, kuras viņu izmantošu, bet patiesībā jūs tiešām, viņa ir ļoti praktiska. Es domāju, kā vizāžistam, tas ir tāds kā, ļoti, ļoti foršs pirkums. Pie tam tuvojas jaunais gads, Ziemassvētki, korporatīvi. Very, very cool. Un tagad testēsim. Tā. Tas aizņems laiku, bet izdarīsim to. Es sākšu ar šo pirmo daļu. Vienkārši, lai vēlāk varu uzrakstīt jums nosaukumus. Šie gaišie, oh my god, jūs nesaprotat. Viņi ir tik skaisti, tie toņi. Un viņi vienkārši, viņus var likt uz ēnām, uz tintiem, uz plikas acis, kailas acis. Katram ir kādi 2 tonīši iekšā. Viņi ir ļoti maigi. Un šeit es redzu atšķirību tieši tajās formulās. Šeit nav dohroms, te ir viens tonis tāds. Paskatieties, vai jūs tas jau neiedvesmo. Man liekas, ka šī palete vienkārši tevi piespiež. Izej no savas komforta zonas, girl. Izej, pamēģini kaut ko jaunu. Un ar katru no šiem toņiem varētu izveidot fantastisku acu grimu. Un šo var arī, protams, kā visi Danesas produkti, viņus arī var jaukt lūpu spīdumos, piemēram, vai izmantot kā highlighterus, kas
dažkārt ir fantastiski izskatās tie lūpas spīdumi. Biju nesen uz meistarklasi Miss Alla, un viņa tur bieži pieturās pie tā, ka viņa pieliek vai nu zelta, vai nu kaut kādu neitrālu šimeri lūpu spīdumam, un tā panāk to fantastisko lūpu efektu, ar kurām viņa ir diezgan slavena. Tā, tagad šo pa vidiņu notestēsim. Oh my goodness! Es ceru, ka jūs neapžojaties, ka es visu testēju ar fakusi. Vienkārši ir ērtāk tā. Tas ir ar tādu zaļgani. Oh my god! Vot tas ir, ēnu kvalitāte. Tā ir fucking vienkārši fantastiska kvalitāte. Es nezinu, ko jūs darat ar savu dzīvi, bet tas ir tāds zilgani zaļš. Wow, ļoti skaists. Atkal citādāka formula, šito es redzu. Manu, tāda kā matēta, bet ir tāpat spīdums, jā, viņa ir kā matēta, bet līdz kādam nē. Ir tur kaut kāds šimerītis. Tā un gribas, tu skaties uz šito, un tu gribi sataisīt, uzkrāsot nāriņu. Es nezinu. Blow my mind. Viņas ir noturīgas, es beržu, jā, un tikai tad viņas ir tādu ar varmācīgu trīšanu notīrās. Un pēdējais, tas violetīgi vēsais gabals. Tā arī bļauj nāriņa. My God. Jūs redzat to? Es gribu šajā tonī vienkārši izvaļāties. Manas fantāzijas. Tā. Un šitas ir, šeit es arī redzu citu tekstūru, viennozīmīgi viņš ir vairāk kā pārslās. Nereāli skaisti. Kādai līga vai uz plakstiņa nefigačit. My Latvian is perfect. Pēdējie 3 girls. Pēdējie 3. Starp citu, ja kāds nezināja, Denesa Mairiks ir Beauty Akadēmija, un viņai pa laikam notiek online, kuros uzstājas pasaules slaveni vizāžisti, un par velti to var skatīties. Tas ir daudz kvalitatīvāks. Tas pēdējais tonis man palika uz pirkstu, viņu nevar notīrīt. Tie ir 2. Man vēl viens kaut kāds, es tikai nepiefiksēju, kurš tas bija tonis, bet viņš nokrāsoja pirkstus, kas man nepārāk patīk, es pateikšu tā. Ne visi grib pēc ziniet, nākamajā dienā pēc zilajiem smokiem pamosties ar zilumiem, vienkārši tāpēc, ka tā krāsa nenomazgājas. Un pēdējais tonis. Bet jā, tās meistarklases ir baigi foršas. Iesaku viņiem piesakot un skatīties, jo tas tiešām parasti maksā baigo naudu. Jā, tas ir pēdējais tas krāsu stāsts mums. Beautiful. Very, very beautiful. Un kā arī es uzklāšu sev uz acis mazliet kādu no šimeriem. Man baigi prasās. Ar rozīgo spīdumu. Pavirstu Mario. Protams, Denesas šimeris, tas ir cits levels. Tur cita filozofija pat tajā paletē. Un tu uzreiz jūties dabiski. Dabiski. Magiski. Ne dabiski. 100 punkti, nē. Tāds bija mans produktu apskats, manas domas par visiem jaunumiem, ko pirkt, ko nepirkt, kam pirkt. Vai es nožēloju kādu pirkumu? Brasce. Nē.
esmu ļoti apmierināta ar visu produktu kvalitāti. Liekat lūdzu like, komentāros uzrakstiet, kurš no produktiem jums visvairāk patīk, kuri jūs pirksiet. Un noteikti, ja neesi abonējis manu vēl kanālu, lūdzu abonē un tiksimies nākamajā video.